Kas ir spiediena sensors elektriskajās zobirstēs un vai tas vispār ir svarīgs? Spiediena sensors, viņš novērš to, ka mēs pārāk spēcīgi beržam zobus, jo kā ar elektrisko zobirstu mēs esam pieraduši riktīgi kustināt kārtīgi, lai visu notīrītu, un bieži vien, īpaši vīrieši domā, ka jo stiprāk es berzīšu, labāk es notīrīšu, un varbūt es varu to izdarīt ātrāk nekā 2 minūtēs, bet tā nav, un īpaši tā nav ar elektriskajiem zobirstiem, jo elektriskās zobbirstas tur atkarīgs no modeļa, pieņemsim, Philips Sonicare veids 62,000 sariņu kustības minūtē, ko viņi kaut kad sen atpakaļ bija reiķinājuši, kad ar roku nepieciešams vesels mēnesis tīrīšana, lai sasniegtu to, ko tā zobbirste kustās 1 minūtē. Līdz ar to mēs tās zobbirstas neturam šādi te sažmiegtas kā parastās zobbirstas, bet pa lielam šādi vienkārši 3 pirkstos pieliekam pie zobiem 45 grādu leņķī un lēnām šādi te novelkam no vienas sāna uz otru, virspusītes un no iekšpus tieši tāpatās, jo tās kustības viņa veids pati, un attiecīgi tām birstēm, kam ir spiediena sensors, viņās sāks nedaudz savādāk vibrēt, vai viņam apakšā iedegsies sarkana lampiņa, vai kā pieņemsim rekur pašām jaunākajām, kam ir mākslīgā intelekta balss brīdinājumi, viņi vēl ar skaņas palīdzību un balss brīdinājumiem paziņos, ka jūs bēržat zobus pārāk spēcīgi un ka tas tā nav jādara. Un, kā zināt, vai jums vajag vai nevajag zobbirstu ar spiediena sensoru, jo attiecīgi tās birstas, kam ir spiediena sensors, viņas ir uzreiz bišķi dārgākas. Tad, kad jūs mainat galviņas zobbirstei, ja jums viņas vēl aizvien plus mīnus izskatās tā kā jaunas, tad, saglabājuši to formu, tad jums viņš nav baigi vajadzīgs. Bet, ja jums tie sariņi jau ir tā kā katrs uz savu debesu pusi šādā te veidā, tas nozīmē, ka jūs pārāk stipri bežat, jo šis mazais neilona sariņš, viņš pārlūst, un viņš vairs nespēja atgriezties atpakaļ sākotnējā pozīcijā. Tātad, ja sariņi izstās aizvien šādi te, vai plus mīnus kā jauni, tad viss ir kārtībā, jums tas spiediena sensors, manuprāt, obligāti nav vajadzīgs, bet ja jums tie sariņi ir katrs uz savu debesu pusi un tāds riktīgs izpūrs ezes, tad jums būtu ļoti vēlams elektriskā zobbirsta, kurai ir spiediena sensors iekšā.